Valmieras un Daugavpils pieredze vienreiz lietojamās plasmas samazināšanā sadarbībā ar Baltiplast projektu. Un šo sesiju moderēs Līga Stokmane-Blau. Jā, labdien visiem! Prieks redzēt, ka pēkšņi zāle ļoti ātri piepildījās. Esmu Līga Stokmane-Blau, Baltijas vides fóruma vides eksperte. Un man prieks šodien tiešām runāt, atgriezties pie tādiem varbūt jau dzirdētiem jautājumiem par plastmasas, vienreiz lietojamās plasmasas samazināšanu pašvaldībās. Jo kā jau mēs šodien runājam, mums ir jāsāk reģiona līmenī, jāsāk vietējā līmenī, jāsāk no pavisam mazām ikdienas darbībām. Un šodien mēs jums ar Baltiplast projekta platformas palīdzību vēlamies pastāstīt par ļoti labiem piemēriem no Valmieras un Daugavpils pašvaldībām, kur tiešām ir testēti gan depozīta sistēmas, gan ieviestas dažādas foršas izglītības aktivitātes. Tāpēc es uzreiz ķeršos vērsim pie ragiem un aicināšu man pievienoties Līgu Bieziņu, Valmieras novada pašvaldības attīstības pārvaldes attīstības plānotāja. Lūdzu, Līga. Jā. Un tad aicināšu arī Jolantu Reču, Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības attīstības departamenta starptautisko projektu vadītāju. Jā, lūdzu. Un tad šodien mēs sāksim ar Valmieras pieredzi par plasmasas samazināšanā. Valmiera iepazīstinās ar to, kā savā pašvaldībā, pašvaldības pasākumos mēģināja ieviest depozītu sistēmu, kādi bija panākumi un kādas mācības mēs varam no tā visi iegūt. Došu vārdu Līgai Bieziņai. Lūdzu, Līga. Labdien! Paldies par iespēju un paldies, ka jūs esat atnākuši uz šo sesiju, jo jūs acīm redzot interesē stāsts par vienreiz lietojamās plastmasas samazināšanu pašvaldībās. Un kā ievada sesijā arī es jau diezgan bieži dzirdēju izskanam starp runātājiem, ka plastmasa patiesībā ir viens no tiem lielajiem bulbuļiem, ar kuriem nemaz tik viegli galā nav iespējams tikt. Un tāpēc man šķiet, pārstāvot arī Valmieras novada pašvaldību, visas tās iniciatīvas, kas mums izdodas, kur mums izdodas kaut ko izdarīt, lai neradītu plastmasas atkritumus, lai atrastu alternatīvas, ir visas tās labās iniciatīvas, jo tad, kad mums ir plastmasa kā atkritums, tad ar to tālāk sasniegt visus mūsu klimata mērķus ir diezgan izaicinoši Latvijas apstākļos. Un mana prezentācija ir par mūsu pieredzi. Mūsu pieredzi atkārtoti lietojumu trauku izmantošanā Valmieras pilsētas un Valmieras dažādu novada svētku publiskajos pasākumos, ja pilsētas svētkos. Mums ļoti liels atbalsts bija Interreg projekts Baltiplast, kas kalpoja par tādu kas kalpoja par palaidēju mehānismu, tā varētu to saukt. Bet kā mēs līdz tam nonācām? Gan jau, ka mēs visi esam to pieredzējuši, kad vasara ir tā sezona, kad patīk svinēt vasaru, svinēt svētkus, un mēs nonākam pie tā, ka svētki nāk kopā arī ar tādu nepārāk patīkamu blakus efektu, proti ir atkritumu kalni, kas rodas pēc ēdināšanas pakalpojuma. Un Valmieras pilsētas svētki vienmēr bija prieks un reizē arī bēdas, jo pēc svētkiem un arī pašu svētku laikā atkritumu konteineri ir pilni ar atkritumiem, kurus nav tur vairs, kur ievietot, un arī visa zeme, viss zāliens ir pilns ar atkritumiem, ar vienreiz lietojamām glāzēm un ēdiena šķīvjiem un tāda veida iepakojumiem. Lūk, svētkus organizējošā kultūras pārvalde jau bija tā kā briedusi, bet nebija līdz tam nonākusi, kad vajag kaut ko darīt ar to, lai tā ietekme būtu mazāka. Un tad sanāca tā, ka mums nāca projekts Baltiplast palīgā ar saviem mērķiem un uzstādījumiem. Un mēs sapratām, ka šeit ir jau mums tāda laba augsne, proti mēs esam tie, kas attīstības pārvalde, tie, kas šo te projektu virzām un labprāt ieviešam, jo gribam dzīvot zaļāk Valmieras novadā, bet arī kultūras pārvalde, tie, kas organizē svētkus, vismaz Valmieras pilsētā, ka viņi no organizātoru puses arī ļoti vēlas šo situāciju mainīt, un tad bija jau šī te gatavība. Un tad, kas ir varbūt tas galvai?
galvenais vēstījums, kā mēs nonācām pie tā. Mums arī bija ļoti daudz citu pašvaldību labās pieredzes, kā zināšanu bāzi, un sapratām, ka komunikācija ir visa pamatā. Tas arī jau izskanēja ievada sesijās par to, ka ir svarīgi atklāt, runāt, iesaistītās puses un paust savu vēstījumu un viedokli. Un, līdz ar to mums atkārtoti depozīta trauki un atkārtoti lietojamo trauku sistēma ir jau 2 gadus Valmierā. 24. gadā tas bija glāžu depozīta sistēma, un savukārt 25. gadā tas vairs nebija kā depozīts, tā bija jau atkārtoti lietojamu trauku glāžu sistēma. Bet abos šajos gados viss sākās ar to, ka mēs organizējām tikšanos, tādu tā kā semināru, kurā mēs aicinājām ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumus, stāstījām par to, kāpēc tas vispār ir vajadzīgs, stāstījām mūsu pašvaldības vīziju, redzējumu par to, ka mēs uz to gribam iet, jo ir tie iemesli, proti šie te atkritumu kalni, un uzklausījām uzņēmumu bažas. Viņiem bija daudz bažas, un daudzas no tām bažām bija saistītas ar komunikāciju un izglītošanu, bet tajā pašā laikā, ņemot vērā, ka mēs to uzklausījām, mēs arī uzdevām diezgan tiešu un drosmīgu jautājumu, vai jūs esat gatavi, ka mēs šajā virzienā ejam. Un tad tā atbilde bija, ka ja jūs mūs dzirdat un darāt, tā kā palīdzat mums tās bažas atrisināt un tos šķēršļus, tad mēs esam gatavi. Protams, ka viss nav perfekti gludi visās situācijās un ar visiem, bet tas galvenais virziens un tas akcepts no uzņēmumiem bija. Un tad mēs 24. gadā ieviesām depozītu sistēmu. Un 25. gadā tas bija līdzīgi. Mūsu mērķis bija iet plašāk ne tikai Valmieras pilsētas svētkos, bet arī par dažādām novadu svētkiem, bet arī tur mums bija tikšanās ar uzņēmējiem un arī pasākumu organizētājiem, jo pašvaldība ir liela vienība, ir ļoti daudzas struktūra vienības un iestādes, kuras organizē šos pasākumus. Un arī tur bija nepieciešama komunikācija un nodot to informāciju tālāk. Par depozīta sistēmu 24. gadā te ir tāda neliela schēma. Tā tiešām bija depozīta sistēma ar skaidras naudas apriti 2 eiro. Kā norēķiniem bija arī iespēja neskaidrā naudā caur karti, bet tas negāja, nebija tik ļoti pieprasīti. Un sistēmā mums depozīta sistēmā bija 0,5 litra glāzes. Un paralēli tas viss nāca arī ar komunikāciju, proti uzņēmums, kurš mums nodrošināja šo te depozīta pakalpojumu, bija uzņēmies to slogu, ka viņš komunicē ar visiem šiem te ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumiem, izglīto šos te uzņēmumus arī individuāli, un uzņēmumiem savukārt no mūsu puses bija tas uzstādījums, tad, kad viņi piesakās dalībai ēdināšanas pakalpojumā, viņi arī atzīmē, ka viņi piekrīt, ka viņi šajā procesā būs iesaistīti un ka viņi to darīs. Un tad arī pasākuma laikā mums bija gan pašvaldības komunikācijas kanālos informācija, gan speciāls video bija ik pa laikam uz lielās skatuves, gan arī glāžu apmaiņas punktos bija iespējams saņemt vajadzīgo informāciju par to. Un tad rezultāts sadarbībā ar uzņēmumu ZAO mums bija arī informācija par iepriekšējiem svētkiem, cik daudz atkritumu Valmieras pilsētā pēc svētkiem rodas. Un pēc 24. gada svētkiem ar šīm 0,5 litra glāzēm, tas ir ļoti būtiski. Mēs konstatējām, ka mēs gandrīz par 1/3 samazinām atkritumu apjomu, kas svētkos radās. Un ļoti liels un nemazāk svarīgs ir šis blakus efekts, ka visiem bija patīkami pēc svētkiem nākamajā rītā, jo teritorija bija tīra, nebija šo te atkritumu kalnu. Bet tā depozīta sistēma nebija viss tik vienkārša. Bija, protams, arī drusku tās negatīvās puses, kas tomēr mums nebija iespējams pie šīs sistēmas apstāties, jo šo pakalpojumu 24. gadā apmaksāja projekts. Tās bija lielas izmaksas tajā brīdī no mums kā organizatoriem, un arī ēdinātājiem bija jāiegulda sava liela finanšu daļa. Bija risks, ka glāzes var nozagt, jo katra glāze bija naudas vērtībā. Un arī no mūsu puses, protams, kad mācāmies procesā, ir svarīgi nokomunicēt visu līdz pēdējai detaļai. Tā kā šie te blakus efekti tomēr bija,
Mēs bijām ļoti priecīgi par veiksmīgu sadarbību un par uzņēmumu, kurš šo sistēmu attīstīja uz priekšu, un ka bija šāds uzņēmums, kurš ne tikai domā par uzņēmēju darbību, bet arī par to, kāda risinājuma, par ilgtspējīgiem šiem te traukiem, par apritīgiem traukiem, kuri nav zaļmaldināšanas trauki un nenonāk pēc tam atkritumu tvertnēs pēc izmantošanas, bet tomēr viņi ir arī mazgājami un daudzas reizes lietojami. Un, mūs kā pašvaldība savukārt iedrošināja tas, ka mēs zinām, ka, piemēram, Igaunijā, kurā pasākumos ir aizliegts vispār ar likumu aizliegts lietot vienreiz lietojamos traukus, ka pašvaldībām ir iespējams iztikt bez pašām saviem ieguldījumiem, kad ir iespējams atrast to risinājumu, kādā veidā traukus samazināt vai atkritumus samazināt. Un patiešām pa ziemu uzņēmums bija ļoti pastrādājis. Un tika rasts jauns risinājums, lai novērstu tos riskus ar tām 2 eiro monētām. Mums sistēmā, mums bija atkārtot lietojuma glāžu sistēma, kuru apmaksāja patērētāji, jeb svētku apmeklētāji, un bija žetons, RevoCap žetoni apritē, vai arī, lai izvairītos no tiem žetoniem, bija RevoCap lietotne. Tā, un tad izdevās samazināt vēl vairāk atkritumus, jo mums bija arī kafijas krūzītes un vēl par kopā 43% samazinājums salīdzinājumā ar 23. gadu. Jā, paldies! Paldies, Līga, par ieskatu. Tālāk aicināšu Jolantu pastāstīt par Daugavpils pieredzi tieši izglītošanas pasākumos un ko jūs darījāt, kas izdevās. Labdien vēlreiz visiem! Un, gribēju iesākt savu stāstu ar to, ka, manuprāt, projekti, ko mēs dzirdām šodien daudzi finansētie projekti, ir ļoti laba platforma tam, lai īstenotu dažādas aktivitātes. Nevienmēr tikai to, kas ir rakstīts projekta pieteikumā, bet mēs varam arī partneri bija gan Valmiera, gan Daugavpils, un mēs tomēr katrs izvēlējāmies to, kas mums tajā brīdī bija aktuālāks, un tad mēs sapratām, ka tas aktuālais ir šī izglītības joma un izglītošana par atkritumu šķirošanu, par atkritumu pārstrādi pilsētā un par to, kā samazināt atkritumu daudzumu. Gatavojot prezentāciju, es uzdevu sev to jautājumu, vai 3 gadi tas ir daudz vai maz, jo projekts mums ilga 3 gadus, tagad decembrī jau beigsies, un tagad ir tas posms, kad varam izvērtēt, vai esam paspējuši izdarīt daudz vai maz. Projektā bija gan stratēģiskie risinājumi, gan tehnoloģiskie risinājumi, gan arī tādi praktiskie, un šodien, protams, laika limits ir tik maz, ka es pastāstīšu vairāk tieši par vienu aspektu. Jo projektā mēs darbojāmies arī pie Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes, ņēmām tos labos piemērus, iedvesmojāmies, piemēram, no Vastaras pilsētas Zviedrijā, kur ir atsevišķs rīcības plāns tikai plasmasas atkritumu un plasmasai kā tādai un tās apritei pilsētā. Protams, ka līdz tam mums vēl ir ļoti tāls ceļš ejams, bet kaut kādu iedvesmu guvām no tā. Un tāpat tās arī mūsu poligonā par tehnoloģiskajiem risinājumiem runāja Kaunas Tehnoloģiju universitāte, kas bija ieradusies, lai veiktu savu pētījumu. Bet tas, ko es gribēju šodien uzsvērt, bija tas, ka projekts mums deva ļoti labu iespēju algot ekspertu. Viņš mums bija eksperts plasmasas piesārņojumu samazināšanas jomā, zinātnes un izglītības kontekstā, un tad 3 gadu laikā viņš paspēja pastrādāt ar ļoti dažādām vecuma grupām. Kā jūs redzat fotogrāfijās, gan bērndārznieki, gan skolēni, gan arī pieaugušie. Tas ir seminārs pašvaldībā, kur mēs vēlreiz akcentējām kaut kādas lietas, gan globāli par aprites ekonomiku, gan lokāli, un kas bija ļoti forši, tas, ka tas deva iespēju tādu kā platformu, kur uzdot savus jautājumus. Lai arī informācijas ir ļoti daudz online, tāpat tās mums ir tie neatbildētie jautājumi. 23. gadā mēs ar projektu piedalījāmies vides dienās, un toreiz mēs izveidojām tādas anketas, lai pirmkārt saprastu, kas ir tie aktuālie jautājumi, un tad uzdotu tos gan skolēniem, gan pieaugušajiem, un nebija neviens, kas atbildētu pareizi uz visiem jautājumiem par atkritumu šķirošanu. Vismaz 3-5 kļūdas bija katram, un tad mēs sapratām, kad ir tas ceļš ejams. Projekta ietveros mēs vides dienās piedalījāmies katru gadu labprāt, gan gājām uz skolām, lai runātu, tāpat tās arī šogad, un izmantojām arī tādu Eiropas
ilgspējīgas attīstības nedēļu, kas bija ļoti laba iespēja, lai runātu gan par aprites ekonomiku, gan par ilgspējīgas attīstības mērķiem un izglītotu. Jā. Un šeit gribēju pieminēt kā vienu no tādām labajām praksēm, laikam jau ko tādos pasākumos izmantot. Online ir atrodama ilgspējīgas attīstības mērķu galda spēle angļu valodā, bet mēs to nedaudz apdeitojām, pielāgojām, vairāk runājot tieši par aprites ekonomiku un atkritumiem, un tas ļoti patika. Un dažreiz jau šķiet, ka tās spēles ir tikai bērniem un skolēniem, bet pieaugušajiem patika tikpat ļoti labi. Un pat tā viena konfekte, ko tu iedod kādam par pareizi atbildēto jautājumu, tas tiešām mūs visus iepriecina. Tas kaut kur dziļi psiholoģiski laikam mums visiem patīk saņemt kaut ko un pārbaudīt savas zināšanas. Jā, par to spēli, ja kādu interesē, tad rakstiet uz e-pastu, droši varu padalīties. Un arī šogad ilgspējīgas attīstības nedēļas ietveros apstaigājām skolas un komunicējām ar bērniem. Kā jau es teicu, tad tā atkritumu šķirošana likās, ka kā tāds vājais posms, ko mēs varam uzlabot. Un, lai arī projektā nav naudas tādai ļoti lielai infrastruktūrai, bet tas, ko mums izdevās izdarīt, bija uzstādīt izglītības iestādēs šīs te atkritumu šķirošanas tvertes. Jo pie iestādēm lielie konteineri jau bija, atkritumu šķirošanai, bet iestādēs nebija tie, tās atkritumu tvertnes visur. Un viņas pilnīgi noteikti nebija tik skaistas, bet tas ļoti patīk un piesaista uzmanību. Uzņēmums, kas mums tās nodrošināja, arī izveidoja speciālas uzlīmes, tās fokusējoties tieši uz skolu un bērnu dārzu kontekstu. Un šis uzņēmums veica arī analīzi, kas mums deva kaut kādu arī kopainu par to, kā dažādās skolās, kur ir tās galvenās kļūdas uz šķirošanu. Te ir tādi kopējie rezultāti un bija arī par katru skolu atsevišķi daudzas dažādas kļūdas pieļautas, bet mēs mēģinājām rīkot nodarbības par šo te, un tagad mums tika veikta atkritumu analīze atkārtoti jau projekta beigās. Rezultātu man vēl pagaidām nav, bet ja jūs ieguglēsiet Baltiplast Daugavpils, tad noteikti atradīsiet mūsu lapu, kur varēsiet vairāk par to uzzināt. Tāpat tās arī projekta ietveros strādājām ar uzņēmumiem, ar pašvaldību departamentiem, skolām. Un tā mana galvenā doma laikam jau ir, ka nevienmēr vajag darīt tās lielās lietas, kā šeit mēs jau daudz dzirdējām uz skatuves, sakām, ka viss sākas ar tevi pašu, un ar tām mazajām darbībām mēs arī varam kaut ko labu izdarīt. Kaut vai tas, kā mēs izmantojam otrreizēji tās kaut kādas lietas, jo mums katram mājās ir tāds maisiņš ar maisiņiem, vai ne, jau tā viena labā lieta, ko mēs daram, un tad viņas attīstās. Tā kā tas tādi dažas mazās galvenās lietas par mūsu ieguvumiem no Baltiplast projekta. Jā, Jolanta, liels paldies par ieskatu Daugavpils pieredzē. Es vēlētos vēl sasaistīt tieši to, ko tu teici, ar to, kas arī izskanēja no rīta fóruma atklāšanā par to infrastruktūras nozīmi, par to pieejamības nozīmi, kaut vai par to pašu šķirošanu. Ja mēs dodamies uz teātri, uz veikaliem, vēl kaut kur, un kad mēs mājās varam šķirot un jau darām daudz to apzinīgi un izējam ārā, un tur šī aprites ekonomika vairs nav, šis apratīgums nav tik ļoti pieejams. Tā kā šeit, protams, mums jāsāk tā teikt katram ar saviem pārdomiem, bet pašvaldībai un valstī ir ļoti liels svars un ietekmi, kā var palīdzēt cilvēkiem radīt apstākļus, lai tas būtu ērti. Tagad lūkšu prezentāciju par izglītības platformu, par ko es šodien pastāstīšu. Tā kā šodien mūsu laiks ir ļoti, ļoti ierobežots. Gan par Valmieras, gan Daugavpils piemēriem mums bija jāiekļaujas ļoti īsā laikā, bet stāstāmā vēl ir daudz un dikti. Tad vēlos jūs iepazīstināt šodien ar digitālo mācību platformu, kur šie dažādie praktiskie un strateģiskie pasākumi no Baltiplast projekta ir apkopoti viena vieta. Būtībā tas ir tāds centrālais resurss plasmasas atkrituma apsaimniekošanā tieši Baltijas jūras reģionā, jo Baltiplast projektā bija daudzas partnervalsts, vairāk kā 17 organizācijas, un tad visi šie piemēri ir apkopoti. Būtībā tā ir platforma Digital Learning for Sustainable Development. Šo platformu uztur Hamburgas Lietišķo zinātņu universitāte, tas ir projekta vadošais partneris. Viņi arī savā paspārnē ir ņēmuši šos visus resursus apkopot.
Tā kā tā ir universitātes brīvi pieejama platforma, bet, kā mēs zinām, brīvi, bet ar nelieliem ierobežojumiem, tad tomēr ir jāreģistrējas, lai varētu tā teikt redzēt, kas šiem materiāliem piekļūst un kas ar šiem materiāliem darbojas, bet visi materiāli ir brīvi pieejami, vienkārši ejot uz šo Digital Learning for Sustainable Development platformu, jums ir jāizvēlas no šiem kursiem pieejamiem tieši Baltiplast projekts, par ko mēs šodien jau daudz runājam un pieminējām. Tad jāizveido tur konts, jāpiereģistrējas, un pats svarīgākais patiesībā ir apakšā enroll, ja pievienoties šim kursam, tad jums būs arī pieejami visi projekta materiāli. Un tad, ko tu tur var atrast? Tur var atrast ļoti daudzus labos piemērus no tā, kas projektā ir izstrādāts. Tur ir gan izglītojošie rīki, gan tieši saturs, kas radīts speciāli pašvaldībām, labie pašvaldību pārvaldības principi, arī tieši skolām pielāgots saturs, arī uzņēmumiem, atkrituma apsaimniekotājiem un gal galā arī, protams, mājsaimniecībām. Es vēlētos īpaši vērst uzmanību uz šo izglītojošo rīku sadaļu, jo tur, ejot uz sadaļu case studies, jūs atradīsiet arī šos visus burvīgos piemērus no Latvijas, no Igaunijas, no Zviedrijas, no visām projektu partnervalstīm, un arī lielāki un apjomīgāki pārskati par to, kā veicās Valmierai, varbūt vēl plašāka informācija, ko darīja arī Daugavpils, kādas ir ieviestas šīs stratēģijas, un ko ir darījuši tādi varbūt frontrunneri no Skandināvijas. Tas būtu īsumā par šo, un tad es vēlētos aicināt uz Mentī platformu, kā jau mēs šodien arī pieredzējām, un lūkšu arī palaist Mentī platformu, un dzirdot to, ko jūs šodien arī dzirdējāt, aicināšu ierakstīt, padalīties tiešām ar šķēršļiem, kas jūsuprāt ir tādi lielākie šķēršļi plasmasas samazināšanai. Jo droši vien jūs savā darbā arī esat ar šiem jautājumiem saskāršies. Es pieļauju, ja jūs esat šeit, varbūt jūs varat arī vēl padalīties, aicināšu tad arī nomainīt prezentētāju slaidu uz Mentī platformu. Jā, šeit ienāk jau arī jautājumi, lai arī auditorija redz. Kas par to maksās? Tas ir slinkums, nav alternatīvu. Vai tiešām nav alternatīvu? Kas par to maksās? Šodien mēs dzirdējām, ka ir dažādi varianti, kas par to maksā. Par to maksā vai nu ieviesējs, vai jaukie Eiropas projekti, kādā brīdī to izmēģināt un pilotējot, vai arī par to maksā patērētājs nereti. Plastmas ir visur, jā, bet vai tas nozīmē, ka mums nevajadzētu to risināt? Kā mēs dzirdējam, plastmas ir arī mūsu asinīs, sirdī un citos orgānos, bet mēs jau īsti neesam paredzēti tā dzīvot. Kaut gan daži varbūt uzskata, ka mēs tā labāk iekonservēsimies un saglabāsimies, bet tam es īsti negribētu piekrist. Atbildīgi, apņēmīgi cilvēki pašvaldībās, mazāk par to tiek runāts tautā. Jā, pēdējās 2 nedēļas ir tikai viens temats, par ko mēs runājam, tā kā vajadzētu atgriezties arī pie citiem jautājumiem. Trūkst regulējuma. Nu, redz, kā tu vēl Līga pieminēja, ka Igaunijā ir ar likumu noteikti, ka nevar būt šie. Es varbūt iedošu jums mikrofonus. Jā, mums par iedvesmu kalpoja tieši Igaunijas piemēru un Tallinas piemērs. Tallina kā reizi pagājušajā gadā bija Eiropas zaļā galvaspilsēta, tāpēc nav brīnums. Igaunijā ir likums, kas nosaka, ka nedrīkst tikt izmantot ne tikai bioloģiski, vienreiz lietojamās plastmasas trauki, bet vispār vienreiz lietojami trauki publiskos pasākumos. Un tad tas jau ir katra pasākuma organizatora atbildība, kādā veidā viņi šo nosacījumu ievēro un mērķi sasniedz. Kad būtībā vairs netiek diskutēts par to, ka nav alternatīva, bet jautājums, kā to sasniegt. Nu, un mums Valmieras gadījumā šobrīd, attīstot visu šo tematiku, tas arī nav tāds noslēdzies process. Diskusija būs par to, kādos pasākumos kāds risinājums labāk dara, vai tas ir kāds pakalpojums sniedzējs no malas, vai tie ir, piemēram, paši ēdinātāji, kuriem ir šie trauki. Tā kā tie varianti var būt ļoti dažādi un ir jāsaprot, kurā situācijā, kurš risinājums ir labākais. Jā, paldies. Tad nākamais jautājums par to, ko aicināšu atbildēt Mentī platformā resursi, kas jūsuprāt būtu vajadzīgi plasmasas samazināšanu, lai varētu veiksmīgi ieviest plasmasas samazināšanu šodienas prezentācijās, jo šis tas arī
arī izskanēja, bet labprāt uzklausīsim arī jūsu viedokli. Aicināšu paņemt telefonus un tad ierakstīt līdzīgi kā uz iepriekšējo jautājumu. Šo to, jā? Varbūt, jā, kamēr jūs rakstat, es vēl pieminēšu, ka arī mums Daugavpilī bija tāda neliela pilota akcija par depozīta trauku izmantošanu pasākumos. Mēs to izmēģinājām tādā pavisam nelielā pasākumā. Nākamgad ir plāns jau to darīt lielākos pasākumos, bet tas lielākais klupšanas akmens ir tas, ka tiešām visiem ir jābūt vienisprāts. Un arī pašvaldības ietvaros. Jo, kad mēs runājam pašvaldību, mēs bieži domājam, ka pašvaldībai ir viens viedoklis, bet patiesībā tur ir tik daudz struktūru un tik daudz dažādu viedokļu, un tā kā tiešām ir jāstrādā arī par vienotu, tā kā iekšiene vienotas nostājas, un tad tikai tad tas strādās, jo ne tikai ēdinātāji, bet jā, arī pašiem ir jābūt Tieši gataviem. tā. Jā. Arī mēs to tā pie sevis saredzam, un man liekas, ka tas ir aktuāli, vai šāda situācija ir ne tikai attiecībā uz plastmasu un traukiem, bet uz jebkuru apritīguma jomu un nozari. To mēs arī esam pie sevis tā iekšienē konstatējuši. Vai uz jebkuru pārmaiņu, ko mēs cenšamies ieviest un mainīties uz labo pusi. Ļoti labi resursi ir izskanējuši komunikācija, intelekts, vienotība. Man šķiet, tas iet pilnīgi vienā kastītē noteikti arī kopā ar izpratni. Jā, nodoklis prasmas produktu reklāmā, izglītība noteikti, efektīvākā alternatīva piedāvāšana. Labi, paldies. Un tad virzīsimies pie pēdējā jautājuma šodien. Kas ir tad tās iespējas, ko mēs un ko jūs saredzat, ko sniedz tas, ka šī plasmasa tiek samazināta? Man liekas ļoti brīnišķīgs piemērs, ko Valmiera pieminēja un Līga par to, ka nākamajā dienā pēc pasākuma nav plastmasas upes izbirušas pa teritoriju, bet ir patīkami un jauka, mēs varam iet turpināt savas gaitas. Jā, jauna biznesa attīstība. Šis patiesībā ir viens no aspektiem, ko nereti pieminēt un saka, ka šis tikai limitēs šī, tā teikt, pārēja no lineārās uz aprits ekonomiku limitēs mūsu iespējas, bet tas tiešām paver ļoti lielu iespēju jauniem biznesiem, jaunām biznesa idejām. Tīrāka vide, viennozīmīga domāšanas maiņa, iet roku rokā un caurvī visu, samazināts vides piesārņojums, ietaupīti resursi, jo, kā zināms, plasmasa neaug kokos, viņi kaut kur tiek saražoti, šie fosīlie resursi ir ierobežoti, un tad viss mūsu mērķis ir tomēr mazināt arī šo atkarību, kas kādā brīdī var arī tiešām šis plasmasas resursu, tā teikt, avots var tikt būtiski ierobežots. Sadarbības, pilnīgi noteikti. Šis projekts un šī platforma ir tiešām liels un labs piemērs sadarbībai. Vai ir vēl kaut kas, dāmas, ko jūs vēlētos pieminēt, noslēdzot šodienas sprint sesiju? Vai galvenais jau tika pateikts? Labi, ļoti ātri. Man ļoti patīk, kā dažas prezentācijas iepriekšējā zālē izskanēja par to, ka salīdzinājums bija tur ar ceļojumiem uz Azerbaidžānu un uz Āfrikas valstīm, cik pie mums ir labi. Es nesen biju Moldovā un arī atgriezos ar sajūtu, cik pie mums ir labi. Un man liekas, gribu pabeigt ar to, ka man ir tā ticība, ka mēs attīstīsimies arvien vairāk un aprites ekonomikai tīpaši. Paldies. No mūsu puses droši vien ir tas vēstījums, ka ir labi, ja pašvaldībai ir mugurkauls ar tādu virzību. Ja tā teikt, ja ir skaidri uzņemts kurš, tad... Ja mēs uzņemamies. Tad jūs viņu arī turpināt. Tādā virzienā un rāmītī, ka atpakaļ ceļa vairs nav, tad atpakaļ ceļa vairs nav. Tieši tā kā par to kāpšanu klintīs. Paldies jums par šo sesiju. Mēs esam perfekti iekļaujušies laikā, vēl 20 sekundes, lai pārkārtotos uz nākamo. Paldies un lai jums veiksmīgs fórums.